attīstīsies mans hortenzijas sapņu fazendā. Esmu no kāpņu telpas pārvietojis viņus uz laukiem. Plānoju vēl iestādīt šajos te tumšajos podos. Kā var redzēt, šobrīd iekšpusē vēl ir gaišais pods. Pirms tam man viņas bija šādos, ja. Tad te ir bēgošā līgava un te ir bolero. Nu, iestādīšu un būs ļoti skaisti. Podos drenāžas caurumi ir izveidoti. Tagad laiks pārstādīt hortenzijas. Tās ir hibrīda hortenzijas. Šī ir bēgošā līgava. Un es viņu gribu pārstādīt tumšajā podā, atjaunojot zemi. Zeme man būs vienkārši hortenziju zeme, kurās esmu pielikusi mazliet trihodermīnu un piebēršu arī nedaudz mēslojumu hortenzijām. To visu samaisīšu un stādīšu. Tātad iemaisam. Faktiski var arī to mēslojumu katrā podiņā iebērt. Cenšoties, lai nesaskarās pat taisno sakņu sistēmu ar lielu mēslojumu kārtu, neapdeg vēlāk. Bet es bēršu šeit uzreiz lielajā tilpumā, jo hortenzija man ir daudz, kas jau piedod. Un tad es gribu viņus samēslot. Tā viņš izskatās mēslojums. Lai man pēc tam vasarā nav pārāk daudz jādarbojas, tikai jāaplē, varbūt kādu reizīti var pa lapām pamēslot. Izņēmu hortenziju no poda. Var redzēt, ka sakņu sistēma principā ir apņēmusi visu podu. Tā kā es vienkārši mazliet viņu tā kā paplicināšu, pavisam nedaudz, un stādīšu jaunajā podā iekšā. Pirms iebēršu podā nedaudz zemes. Šis ir 9,4 litri tilpuma pietiks šeit. Tā, nu, un tūdaļ papucināšu saknes un stādīšu iekšā. Ar to sakņu plucināšanu tā baigi nevajag aizrauties, tā nedaudz tikai. Čau, Džini. Tātad tā nedaudz paplicinam. No apakšas es arī tā vienkārši tā paplicināju, lai viņi uzreiz ieķerās jaunajā zemītē. Bet faktiski, ja jums pods ir vēl lielāks un jūs redzat, ka sakņu sistēma nav pārāk apvīšies, jūs varat vispār šo te nedarīt. Tā kā man vienkārši ir vienāda lieluma pods, gan tas, no kuras stādu, gan tas, kurā es stādu, tad es tomēr to izdarīšu. Un šo hortenziju var droši arī stādīt nedaudz iedziļinot, jo viņa zem jaunas zinums arī no saknes, un jo bišķiņ iedziļinot, viņa arī vairāk kuplos. Tā kā es te mazliet arī pabēršu te vidiņā virsū zemīti. Nu ko, liekam iekšā. Kad jūs iegūdat iekšā podā, tad faktiski apliekam apkārt zemīti, tad viss cauri varam mazliet tā ar kādu vai nu lāpstiņu, tā labā lāpstiņa palika pilsētā stādāmā. Tad sabakstīt tajās malās, ja tur ir vieta, lai zemīte ir. Tā visapkārt podiņam apliekam un sabakstam te maliņai iekšā. Darbiņš padarīts, ļoti skaisti izskatās šajā podā. Podiņš ir šāds, atradu. Tātad faktiski es viņu nopirku Deadpool, ērti ļoti lietojams, viņu var gan karināt ar tādām trosītēm, gan arī izņemt to iekšējo podu, lai pārstādītu. Nu, lūk, tāda man jau tajā gaišajā krāsā ir pilsētā podi, un tagad mākos gribu sapņu fazendā šādus te tumšākus. Nu, lūk, skaistākās lielākās hortenzijas ir pārstādīts, tagad laiks šīm te. Tās ir hortenzijas, ko es pavairoju no bēgošās līgavas ar spraudeņiem. Un šobrīd man ir divas tādas. Kā es redzu, viņš vēl tādas nav sakoptas. Visas tādas bišķiņ
daudz ar to sauso galu. To visu es tūdaļ nogriezīšu. Viņas man ziemoja siltumnīcā, un es viņus plānoju iestādīt tajos gaišajos lielajos podos un aizvest uz pilsētu, lai karājas skaisti uz loģijas. Nu ko, griežam visu sauso nost, kārtīgi paskatāmies, kas te ir sauss, to nogriežam. Nevajag mums tādus te nesmukus zāru galiņus. Nu, principā griežam līdz dzīvam pumpuriņam. Šeit sakņu sistēma ir labāka, tāda baltas, skaistas saknītes. Vienīgais, ka te ir skudras ieviesušās mazliet, jo viņi stāvēja siltumnīcā. Tāpēc es to zemi, to virsējo kārtiņu noņemšu nost un mazliet tā atbrīvošu apakšu saknītēm un stādīšu iekšā. Iestādīju. Viņa izskatās diezgan labi. Esmu izgriezus tagad visus tos sausos. Nu, likšu smukajā podā iekšā. Ir vakars. Tāda laba sajūta, kad tik daudz darba padarīts, hortenzijas sastādītas, smukos podos, stāv jau īstajā vietā. Iespējams, vēl kaut kur nolikšu viņas citur uz terases, bet faktiski šādi. Un iela jau sāk ziedēt. Tā kreisā puse, kur vairāk tiek saulīt, jau visi ir baltos ziedos. Un tā otra pusīte šodien jau sāka vērties, vakar vēl nebija